Šodien ar Rēzeknes pusmaratonu atklāja Skrien Latvijas sacensību seriālu, kurā piedalījās arī LNT filmēšanas grupa no Rēzeknes, ziņoja Edgars Bārbaks. Rēzeknes ziemīgie laikapstākļi šodien nedobaidīja teju 1000 skrējēju no visas Latvijas un tuvākajām ārzemēm, kuri mēroja 3 dažādas distances. 21 km un 97 metrus garajā pusmaratona distancē vīru konkurencē uzvarēja lietuvietis Mindaugas Viršilas ar rezultātu 1 stunda 12 minūtes un 32 sekundes. 25 sekundes aiz viņa kuldīdznieks Kristaps Bērziņš. Sieviešu konkurencē pārliecinoši triumfēja olimpiete Dace Lina. Saulīt spīdē un cilvēki pozitīvi un skriet bija ļoti forši. Un trasa arī bija, man ļoti patika. Ātri pagāja tie 5 apļi. Kalns bija tāds, kā jau pa kalnu skriet, bet esmu apmierināta gan ar rezultātu, protams, gan ar vietu un tā. Nākamais sacensību posms 28. aprīlī Biķernieku trasē. Edgars Bārbaks, Lauris Lisbolskis, LNT.